būtībā man radās jautājums pašam priekš sevs. Ko tas nozīmē iespējams? Kas ir iespējams un kas ir neiespējams? Ko tas man nozīmē, kas ir iespējams un kas ir neiespējams? Kas vispār ir pa vārdu iespējams? Tas ir man priekš sevis jāskatās, ja es tos vārdus izmantoju, tādi, kādi viņi ir, tas nozīmē, ka man ir kaut kāda definīcija pa viņiem. Kaut kādu līdz ar to. Es nevaru iet pie Googles it kā un kā nozīmē iespējams. Jo šajā gadījumā es to prasu pats sev. Ja es viņus izmantoju, man ir kaut kā bāze, uz kā es viņus izmantoju, tad es to prasīju. Kas ir iespējams? Iespējams. Iespējams. Ir spējas. Diez, ko tas nozīmē? Spējas ir, nav spējas, ir spējas. Var darīt, var nedarīt. Darīt un nedarīt. Beigās nonāca pie tā, ka manā gadījumā tas nozīmē to, ka iespējams ir tad, ka es zinu, ka to var darīt, ka to var izdarīt, to var sasniegt, ka tas var notikt. Līdz ar to pretējais sanāk, kas ir, ka nav iespējams, tad nozīmē, ka es nezinu, kā to var izdarīt, es nezinu, kā tas varētu notikt. Un tad, ja es viņu pārfrāzēju tādā veidā, tad es saskatu to paradoksu, kā sauc contradiction, ka viņš neiet kopā, ka viņš nav, tad es zinu, nezinu, tikai tā, ka es nezinu, tas jau nenozīmē, ka tas nav iespējams. Pareizāk, pēc definīcijas sanāk, tas nav iespējams, bet tikai tā, ka es nezinu, kā to var izdarīt, nenozīmē, ka tas nav izdarāms. Līdz ar to, ja es viņu pārfrāzēju iespējams un neiespējams tādos vārdos, tas uzreiz man dod, katru reizi, kā es saku neiespējams, es patiesībā domāju to, ka es nezinu, kā to var izdarīt. Ja es nezinu, kā to var izdarīt, es varu uzmeklēt informāciju vai paskatīties, kā to var izdarīt. Vai vienkārši, lai sev pateikt, tas, ka es šajā brīdī nezinu, kā to var izdarīt, nenozīmē, ka, ja es nezinu, kā to var izdarīt, nenozīmē, ka kāds cits nezinu, kā to var izdarīt. Un tad, piemēram, ja es saku uz sev, ka, tas nav iespējams manā mūža laikā lidot ar šķīvīti apkārt pa pasauli un dzīvot, kur es vēlos. Lidojoša māja. Manā fantāzijā tā ir lidojoša māja. Tajā brīdī, ja es saku neiespējams, tad es pasaules tagad tā, ka tas ir iespējams. Jo tas viss atšķirība tikai tas, ka es nezinu, kā to var izdarīt. Bet tad tikai tā, ka es pārfrāzēju to tādā veidā, man uzreiz ir informācija, ka labi, es nezinu, kā es varu tieši tādā veidā to izdarīt. Man ir māja un es lidoju kosmosā un kur tik ne. Es viņā varu dzīvot un tā, bet es zinu, ka es varu uztaisīt tā, kas novadīs pie tā un tā, ka pirmais posms, ko es varu darīt, ir būvēt viņu uz ūdens. Uztaisīt to korpusu veidu, plakne, un te es jau Facebookā esmu redzējis tas koncepts, kurus esmu līdzīgi domājis, un pats kur ir, kāds ir tais. Un tad es tam pievienoju šito drone funkcijas, kas ir lidinās uz ūdeņu, kaut vai pats primitīvākais, kaut vai tur pāris kilometrus tikai var nolidināt. Tas jau ir tuvāk tai vīzijai. Un tādā veidā, kamēr, piemēram, ja es tajā vīziju saskatu, es to gribu darīt, un tai eju un daru to, tad es saskatu, kamēr es to izdarīšu, jau cits tehnoloģijas atnāks, jau cits saprašana atnāks, kas man ļaus vēl pilnīgāk to izbaudīt. Līdz brīdim, ka beigās savā dzīves laikā, varbūt pat 10 gados, vai pat ātrāk, es jau lidināšu uz savu mājiņu apkārt. Un tad es varēšu, man šita patīk padzīvošu te, man te apnika paceļos, lidoju Ārtikā, pasēdēšu, pastīšos, kā sniegs visu laiku. Pasēdēšu tumsā pusgadu. Bet tas ir sanāk vienkārši tas, ka iespējams un neiespējams ir tikai tas, kā es skatos to lietu. Tā kā es saprotu to, ka neiespējams ir tikai tas, ka es nezinu, es varu ļaut sev zināt. Kaut vai es zināt to, ka es nezinu. Un atzīt sev, ka es nezinu, var būt grūti, varbūt nav grūti, var būt grūti.
vienkārši piefiksēt tos momentus, ka tieši es nezinu un iet caur uzskatiem. Šajā gadījumā es piestājos vārdiem iespējams un neiespējams, bet ir daudz citu vārdi, kas sabiedrībā, piemēram, tiek izmantoti, un tad ir jāpanalizē. Tāpat kā tagad sanāk, ka iespējams un neiespējams, viņi ir tādi divi vārdi, kurus var arī neizmantot. Jo viņi neko nepasaka būtībā, tad tas ir, ja viņi neko nepasaka, viņi rada ilūziju pār to, ka kaut ko zinu. Tas ir kaut kas līdzīgs, ja bērns uzprast, kāpēc, un tad vecāks beigās atbild, tāpēc, ka tā ir. Kāpēc debesis ir zila? Tāpēc, ka viņas ir. Tā jau nav atbilde. Bet tajā pašā laikā tas rada priekšstatu par to, ka es atbildu kaut ko. Ja man to jautājumu uzdod, tad man rodas priekšstats, ka es jau kaut ko atbildu. Es atbildu, tāpēc, ka tā ir. Radot ilūziju, ka es zinu. Bet patiesībā man būtu jāsaka tam bērnam, es nezinu. Bet mani māte teica, ka tā un tā, bet varbūt savādāk ir. Bet bieži tāpēc, ka negribu paskaidrot, un tāpēc, ka negribu teikt, ka nezinu. Un tad rada šo ilūziju par to, ka zinu, izmanto vārdus, kurus galīgi pilnībā nesaprot, kāpēc viņi tiek izmantot. Un tad projektē viņus, radot ilūziju, ka es zinu. Tāpēc, ka tā ir ilūzija par to, ka es zinu, kāpēc tā ir. Jo tā ir, tā jau nav paskaidrojums, tas ir tāds nebū, nemē. Un tādi ir vairāk vārdi. Man vārds, kas man visvairāk patīk, kas man kutina, bez mazliet, ka es viņu dzirdu, ir cerība. Cerams, ka cilvēki izmanto vārdu cerams, tad man smieklīgi. Iekšā izreiz pasmaida. Tas ir smieklīgs vārds. Cerams. Turpin cerēt. Varbūt arī kaut kas notiks beigās. Jā. Tas bija man doma. Iespējams, neiespējams. Vārdi, kurus var arī neizmantot. Saprotot, ka zem viņiem ir kaut kas cits. Saprotot, kā viņas sastāv. Tad izmantot to sastāvu, nevis to vārdu. Tie vārdi mēdz radīt ilūziju par to, ka zinu. Tad nav savādāk iespējams. Labi, pietiks.